Es varētu sākt ar to, ka es varētu salīdzināt sevi pirms Maķedonijas un sevi pēc Maķedonijas. Īstenībā šodien ir ļoti zīmīgs datums, jo pirms gada šajā datumā es gatavojos izbraukt. Rīt būs gads tieši, kā es nokļuvu Maķedonijā. Tā kā tagad man ir interesanti sevi salīdzināt. Piemēram, tā Ieva pirms Maķedonijas. Nezināju vispār, uz kurien viņi īsti brauc un nervozēja, bet tā pašā laikā bija ļoti pacelēta. Bet par Balkāniem kā tādiem, es zināju, tur varbūt galvaspilsētas un tādas lietas. Bet tas man tagad liekas tā dīvaini, cik maz lielākā daļa no mums zina par valstīm, kas īstenībā ir mums tik tuvu Eiropā tepatās. Ieva pirms tam bija tāda varbūt mazliet naivāka. Tagad atbraucu tāda gudrāka un, mazliet varbūt cīniskāka par dažām lietām, jo aizbraucu ļoti lielām tādām ekspektācijām, bet šur tur, teiksim, negluži vīlos, bet sapratu, ka varbūt pārāk daudz atcerējos par vairākiem jautājumiem. Tagad, teiksim, esmu guvusi šādas tādas mācības. Esmu iemācījusies jaunu valodu, kas, protams, ir lieliski. Es devos brīvprātīgajā darbā. Tāpēc, ka es jau biju iepriekš dzīvojusi mazliet ārzemēs Erasmus programmas ietvaros un, teiksim, bija tāds āķis lūpā, ka gribējās vēlreiz to izjust un bija izmācīts bakalaurs un maģistrs un negribējās vēl tā kā sākt to karjeru tā baigi bīdīt un tad likās, ka tas ir tāda laba programma un īstenībā, man liekas, citiem arī varu to ieteikt. Šādu koncepciju, bet no otras puses es atbraucu mazliet tādu vairāk nesaprašanā par to, ko es gribu, nekā es aizbraucu. Tādēļ, ka ieraudzīju, cik daudz iespējas visapkārt ir un ka cilvēki ir visādi trakiem piedzīvojumiem un ceļojumiem un sapratu, cik daudz, ko es varu forši izdarīt dzīvē bez sēdēšanas ofisā. Un tad tagad es atbraucu tādu mazliet, tā kā apjukusi, ko man darīt tālāk. Un es domāju, ka es neesmu vienīgā tāda. Tā kā iesaku pirms doties brīvprātīgajā darbā arī, teiksim, padomāt, varbūt, kādas tev būs iespējas pēc tam. Vismaz, lai tev ir, teiksim, plāns B. Protams, tu var mainīt tās savas domas tā gada laikā vai kā. Manā gadījumā es biju 10 mēnešus prom. Teiksim, tas, ko es gribu darīt tālāk dzīvē, ļoti mainījās. Topošam brīvprātīgajam ir jābūt pirmkārt ļoti fleksiblam un jāspēj pielāgoties. Tas, man liekas, galvenais atslēgas vārds, jo, lai kāds būtu tas projekts, viņš nekad nebūs 100% tāds, kā ir rakstīts tajā activity agreement. Un, vienmēr realitātē būs citādāk. Pieņemsim, varbūt vienā projektā būs tuvāk tam, kas tur rakstīts, un vienā būs tālāk. Manā gadījumā bija diezgan atšķirīga tā situācija. Viņi arī var mainīties tā projekta laikā, kas bija mans gadījums. Tas ir viens. Un otrs ir jāspēj sevi kaut kā motivēt, jo nevienmēr, tas nav apmaksāts darbs, nevienmēr tev kāds bakstīs, tagad dari to, dari šito. Tev pašam ir tā kā jāgrib kaut kas darīt. Un tas bija arī man jauna lieta un īstenībā varbūt tā kā tāds izaicinājums. Jo manā gadījumā man bija, no manis neprasīja neko darīt, un viss bija tā kā balstījies manu iniciatīvu, un tā pašā laikā arī man bija pašai arī tā kā sevi jānovērtē un jāpaslavē. Es pieņemsim sapratu, ka man ir nepieciešams, lai kāds tā kā novērtē, ko esmu izdarījusi, un brīžiem man bija grūti, ka, teiksim, nenāca tur tā, neviens tur klāt un neteica, malacis, ko tu esi izdarījusi, un man bija vienkārši iemācījos to, ka man, tas, ko es daru, ir jābūt vienkārši, man tas ir jādara sevis dēļ un to cilvēku dēļ, ar ko es to daru, un man nevajag, lai man kāds tur paslavē par to, piemēram. Un savu brīvprātīgā darba laikā es izgāju cauri tādām klasiskām fāzēm, teiksim tā. Ja daudzi brīvprātīgie teica, ka kultūra šoks, kas tas tāds, man tāds nav, vispār ir tās muļķības, ko mums tur māca treniņos, man tāds tiešām bija. Un man bija pirmās 2 dienas. Teiksim, nevis tas, ka man tur kaut kas nepatika tajā Maķedonijā, bet
Bet vienkārši viss bija totāli svešs un jauns, un es nevienu nepazinu. Un tas tiešām bija tā kā šoks, jo es tā kā atvērta tāda pozitīva persona pēc dabas. Tur es vienkārši tā kā 2 dienas biju tā kā depresijā nenosakāmā. Un tad atkal iestājās tāds pozitīvais kultūras šoks uz vairākiem mēnešiem, kad es vienkārši biju sajūsmā par pilnīgi visu, un viss man likās wow, un blogā ieraksti pildījās, un ballītes bija visu laiku, katru dienu kaut kāds pasākums, un likās vispār noguruma nav. Un pēc tam atkal, pēc kaut kādiem 4 mēnešiem iestājās tāds, ne panikums, varbūt pieredums tāds, kad vairs nebija tāda aizrautība par lietām, un arī bija ziema, kas Maķedonijā nozīmē panikums, un arī manā projektā bija iestājusies tā kā ziema, jo šis tas mainījās, un man vairs nebija tik daudz ko darīt kā sākumā. Un patiesībā arī ziemā var atrast dažus āliņģus, tā es sapratu, jo es sāku darīt citas lietas. Vienkārši sapratu, ka es nesēdēšu bezdarbībā, esmu aktīvs cilvēks un atradu citas lietas, ar ko nodarboties, kaut kādus individuālos projektus. Sāku vairāk ceļot, kas man arī ļoti svarīgi. Pēc tam tad bija arī tas posms, kad es sapratu pēdējās nedēļas un baigi žēl aizbraukt un jāatvadās no visiem. Tas arī neizbēgami ir. Tam arī jāgatavojās, ka tā būs. Mans vislielākais atklājums bija paši Balkāni, kā ļoti interesanta Eiropas pasaules daļa, par ko es uzzināju ļoti daudz kā jauna. Un man lūza daudzi stereotipi. Teiksim, lai arī es neko daudz nezināju par to Eiropas daļu, tāpat arī daudzi cilvēki nezina joprojām, bet domā, ka tur, piemēram, ļoti bīstami un tur ir karš, tikko bijis un tā tālāk. Patiesībā tur es jutusies drošāk nekā es jūtos Latvijā, un es tur tiešām jūtos ļoti labi visās valstīs, ieskaitot tur Kosovu, piemēram. Un tas man bija tāds pozitīvs pārsteigums, un es centos arī ar savu blogu tā kā mainīt citu cilvēku priekšstatus par to. Un, teiksim, arī tā vēsture un visas tās sociālās norises, kas tur bija, man, teiksim, ļoti interesē tādas lietas, un tas man bija tāds interesants atklājums. Man bija vairāk tieši tāds pozitīvais kultūras šoks, nevis negatīvais. Izņemot tās 2 dienas, kad es vienkārši, īstenībā, jebkurā valstī es justos tā, jo tikai tad es sapratu, esmu atbraukusi uz gandrīz gadu un es nevienu nepazīstu. Tā fiziski tad to saprotu. Bet man bija ļoti daudz tādu pozitīvu kultūras šoku, piemēram, kas vietējiem maķedoniešiem daudziem jau ir tā kā pašiem apnicis, bet man ļoti patika tas, ka visi tev runājās, visi ļoti komunikabli, pozitīvi, tur liftā, veikalā, sabiedriskajā transportā. Tas, piemēram, ļoti palīdzēja arī iemācīties maķedoniešu valodu, jo man bija ļoti labas valodas stundas, nodarbības, un man arī bija ļoti liela motivācija īstenībā iemācīties. Plus vēl tas, ka es zināju krievu valodu, man palīdzēja, un tas, ka cilvēki visur ar tevi runājās, tas palīdzēja to valodu novest līdz tādam diezgan labam līmenim. Un tiešām ir tā, ka es kaut kur braucu viena pati, piemēram, vilcienā. Cilvēki ierauga, ka tu esi ārzemniece un sāk runāties, lai gan viņi īstenībā savā starpā arī visu laiku runājās. Un tad, kad saproti, ka tu esi tiešām no kaut kādas tālas valsts un runā maķedoniski, visiem ir vispār wow, un tev vienkārši nopratināšana iet tur, atkarībā no tā, cik ilgs ir brauciens. Man ilgākais bija kaut kādas 3 stundas, laikam man pratināja. Sākot ar to, kāds laiks ir Latvijā, beidzot ar to, ko dara mans brālis un tāda veida lietām. Es domāju, varbūt, ja ilgi dzīvo un ir tāds slēgts cilvēks, varbūt tas var apnikt, bet man patikās, ka es visur, kur eju, visur cilvēki smaida un tādu labvēlīgu interesi izrāda. Tas nav tik smieklīgs, bet tas ir interesanti, ka mēs dzīvokļu biedri visi bijām pilnīgi no dažādām sfērām novākti. Man pieņemsim, visā tajā laikā nomainījās kaut kādi 6-7 dzīvokļu biedri. Un tur bija tādi cilvēki kā ķīmijas skolotājs, programmētājs, dzejnieks, igauņu musulmanieti, poļu jogas skolotāji.
Un es tā kā tam visam pa vidu. Man sakās, vajag interesanti, jo tik daudz, ko jaunu varēju uzzināt. Vēl bija 30-gadīgs puisis, kurš vada savu uzņēmumu, un tad es domāju, ka viņam jāatbrauc brīvprātīgā darbā uz Maķedoniju. Ļoti daudz bija piedzīvojumi, tieši ceļojot, un nezinu, pārsteigumu uz katru stūru. Latvijai un Maķedonijai ir dažas kopīgas lietas. Piemēram, cilvēku skaits, 2 miljoni ir mums, 2 miljoni ir viņiem. Neatkarību arī mēs atguvām vienā un tajā pašā gadā. Bet viss pārējais varētu teikt, ka ir atšķirīgs. Tur daba, kultūra, cilvēki, valoda. Pilnīgi viss. Īstenībā tas arī tas, kas man piesaistīja, ka it kā valstis, kam ir potenciāls būt līdzīgām, bet pilnīgi dažādas. Kas bija smieklīgi ir tas, ka Skopjē ir šausmīgi daudz statuju. Ar to mēs tur visi tik daudz smējāmies. Ir tā, ka visi maķedonieši dalās divās daļās. Puse cilvēki, kas uzskata, ka tā ir naudas izšķiešana, un otra puse, kas uzskata, ka tas ir forši un ceļam vēl statujas. Jo statujas tiek celtas visu laiku. Mani projekta laikā tiek uzcelts, man liekas, kāds 50. Un valstī ir milzīgs bezdarbs un ekonomiskas problēmas. Bet statujas ir tādas milzīgas. Tiešām pat ir triumfa arka 21. gadsimtā celta. Šogad celta. Es domāju, nekur citur tāda nav. Un tad mēs izdomājām ar vienu draugu uztaisīt statuju maratonu. Tas, kā redzat, mēs bijām ļoti aizņemti. Vienkārši mēs izdomājām, ka Skopjas centrā nofočēsimies ar katru statuju, kas ir. Mēs to darījām 4 dienas. Un mēs tiešām tikai centru varējām apstaigāt. Jo vienkārši to statuju bija tik daudz, beigās bija kaut kāds 90 bildes. Un smieklīgi arī bija tas, ka lielākā daļa man maķedoniešu draugu smējās par tām statujām, tā ka tās visas muļķības. Bet vienreiz mēs nostapējām vienu vīrieti, kaut kur ap 50, kurš mums stāstīja, cik labi, ka tiek celtas statujas Skopjā un cik žēl, ka citās pilsētās nav tik daudz statuju, ka cilvēki neziedo naudu. Un ka tagad grieķi zinās, ka Maķedonijas Aleksandrs ir maķedonietis, jo viņš ir Skopjē, pilsētas centrā, un viņa tēva statuja arī ir. Tagad visa pasaule zinās. Par Balkāniem ir jāzina tas, ka tur ir droši un forši, ka tas, ka viņiem bija tur kari, tas ir viņu pašu darīšana, teiksim tā, viņiem vienam ar otru ir ļoti daudz nesaskaņu. Tur ir lēti, tas ir vēl viens arguments tur braukt. Es, vairāk izceļojos pa tiem tādiem tiešām dziļajiem Balkāniem, tā kā Albānija, Maķedonija, Kosova, Serbija. Un, ja brauc tur ceļot, tad ir mazliet jāpalasa pirms tam, piemēram, tur ir viena robeža no Kosovas Serbija, ko tā kā nevar šķērsot, un tur dažas lietas, par ko nevajag runāt, ja tu tur esi, bet citādi droši, ir tik daudz, kas tiešām tas reģions ir ļoti, ļoti interesants no tāda sociālā, politiskā viedokļa, kā, teiksim, tik daudz, tik ļoti līdzīgas tautas, ir vienkārši kā viņas sanaidojās, kā tas vispār viss notika, un man tas, pieņemsim, ļoti tikās interesanti. Palasiet, kādam interesē tādas lietas. Katram tas brīvprātīgais darbs būs ļoti, pilnīgi citādāks, un ļoti daudz, kas ir atkarīgs no katra paša. Piemēram, es savā apkārtnē, savā tajā brīvprātīgo sabiedrībā, kurā es dzīvoju, es redzēju ļoti dažādus modeļus. Piemēram, bija cilvēki, kur organizācijas tur ļoti aizņemtas, un viņi arī ir aizņemti. Tad bija cilvēki, kur organizācijas neko nedara, viņi paši neko nedara, viņi ir laimīgi. Tad bija tādi, kur organizācijas neko nedara, bet viņi paši meklē projektus un ņemās un tur palīdz vietējai sabiedrībai un tā. Tā kā, ja braucat brīvprātīgajā darbā, tad braucat ar savu tādu apņēmību, ka jūs, ko jūs gribat darīt un ka jūs kaut ko gribat palīdzēt, un tad jūs vienmēr atradīsiet iespējas.
Piemēram, arī man bija tā, ka es rakstīju rakstus vienam jauniešu žurnālam, un es rakstīju pārsvarā par tēmām, kas man patīk, interesē, ko es tur gribēju papētīt pati. Un tad vienā brīdī es tā sapratu, ka es taču esmu šeit tā kā brīvprātīgā darbā, un man vajadzētu kaut kā tā kā palīdzēt vietējai sabiedrībai, man Eiropa arī tā kā par to maksā. Un es tā pakustināju smadzenes un paskatījos sev apkārt, un es domāju, ka uz ielām ļoti daudz ir dzīvnieku noklīduši, un ka varbūt es papētīšu, cik ļoti tā dzīvnieku tiesību joma ir attīstīta tur. Un tad es tur nointervēju pāris cilvēkus, aizgāju pāris patversmēm, un tur uzrakstīju rakstu, teiksim, kur rakstīts arī iespējas, kā tu vari palīdzēt dzīvniekiem tur ziedojot vai tur, teiksim, izplatot informāciju, kaut vai piespiežot like Facebookā un tā. Un tad man pašai arī bija, teiksim, tāds gandarījums, ka es kaut ko esmu vismaz izdarījis, pats var sevi tā kā arī motivēt. Tas ir tas īstenībā, ko es iemācījos, jo, kā jau es minēju, man bija pašai tiešām sevi jāmotivē. Man neviens nespied neko darīt, neviens man neteica tur paldies par kaut ko, ko es izdarīju. Un es sapratu, ka man jādara lietas ir vienkārši to lietu dēļ. Es atceros smieklīgu gadījumu. Man bija fotokursu grupa, un es biju tā kā skolotāja. Un tas īstenībā man pašai ļoti daudz ko deva, jo es biju gājusi fotokursiem pirms gadiem 4, 5. Un bija tās lietas kaut kur atmiņā, bet visu kaut ko bija aizmirsusi. Un pat ļoti daudz atkārtoju un iemācījos arī no jauna. Un man bija ziemā tad notikās tie kursi. Un vienu dienu bija tā kā uzsnīts sniedziņš Skopjē, kaut kur var -6 grādi, kaut kas tāds. Es aizēju uz kursu nodarbību, un neviena nav. Es nesaprotu, kāpēc neviena nav. Pēc tam aizēju mājās, uzrakstu visiem e-pastu. Izrādās, ka ir -6, tas ir pats par sevi saprotams, kad nodarbība nenotiek. Un man taču bija pašai jāsaprot, ka tas netiek tā atrunāts, un visi tā brīnījās, kā tu aizgāji. Esmu no Latvijas, labrīt. Arī bija, teiksim, ļoti daudz ceļi, bija slēgti, un sniegs bija, varbūt šitik. Un tur nākamajās nodarbībās arī tur zvanīja un čīkstēja, tur es nevaru iziet no mājas, un es nevaru paiet pa ielu, un es nevaru pabraukt ar mašīnu tādā sniegā. Un vasarā atkal ir tas, ka ir pa karstu. Vasarā ir otra galējuma, ka ir tik karsts, ka nevar arī iziet no mājas un nevar pastrādāt. Un tad 2-3 mēneši nekas īpaši nenotiek. Piemēram, mums sastrēgumi ir kaut kādos, pieņemsim pavasarī rudenī, kad notiek darbs. 5, 6, 7, pēc 6 vēl. Tur ap 4. Visi brauc mājās ap 4. Tāda novērojuma, ka tās mentalitātes tiešām atšķirās. Un tas, kas man ļoti patika arī, kas mums Latvijā nav un man pietrūkst, ka viņiem ir tāda ārā būšanas kultūra. Viņi visi sēž tur kafejnīcās, malko kafijas, kaut vai parkā, kaut vai vienkārši uz ielas, uz soliņa sēž. Visu laiku cilvēki ir tā kā apritē un runājās viens ar otru. Man tāda certa, ka pie mums visi sēž, skatās televizoru, katrs savās mājās. Un tas man pietrūkst.